Čau, čau! Šis video ir par planku, kā par korseta stiprinošu vingrinājumu, vispār par visu ķermeņa stiprinošu vingrinājumu, ko es iesaku veikt ikvienam, kas vēlas uzlabot savu fizisko sagatavotību, savu ķermeņa tonusu. Un to mēs varam darīt no mājām, no jebkuras sev ērtas vides, kaut vai katru dienu. Un tātad plankam ir variācijas, bet noteikti pirms tam iesildies. Iesildi plecus, izapļo, var veikt dinamiskas kustības ar rokām, pāpļot. Jā, visi ķermeņi tāds iesildoši vingrinājumi, iesild arī plaukstplocītavas, jo tās tev plankā noderēs. Un iesildam arī iegurni. Pāpļojam to. Uz vienu, uz otru pusi, tā, lai neesam stīvi, lai ķermenis ir kaut cik pamodies. To pašu daram ar ceļiem, pāpļojam ceļus, tas noderēs jebkurā vecumā, lai ceļi nezaudē savu tādu lokanību, elastību, ja? Un arī potītes. Un tad, kad esam kaut bišķiņ dinamiski iesildījušies, pirmais planks, ko mēs taisīsim, ir tāds vieglā versija. No četrāpas pozīcijas paceļam labo kreiso kāju, noturi planku 3 sekundes un tad laid lejā labo kreiso celi. Un tā pamīšas variējot visu laiku sevi noturi nedaudz plankā. Ja? Atkarībā no savas fiziskās sagatavotības tev būs vai nu grūti vai viegli, un tu jutīsi, ka jo vairāk tu darīsi, jo ilgāk tu varēsi komfortabli noturēt planku. Nākošā versija. Tātad, cik reizes taisam šādi te? Es teiktu, ka 12 reizes. Ja? Katru kāju 6 reizes, reiz 3 sekundes. Un tas ir veids, kā tu pareizi vari uztaisīt planku. Noturot korseti, ja? Bez izliekumiem, nedrīkst atšaut dibenu, nedrīkst apaļot muguru. Viņa ir taisna, neitrāla. Vēders vairāk spiežās pie muguras. Otra versija ir uz apakšdālmiem. Ja? Noliekam apakšdālmus pie zemes un atkal iztaisnojam labo kreiso celi. Noturi, piekūsti, var uztaisīt pauzīti un atkal turpināt. Ja? Galvenais ir taisīt pareizi. Pleci ir virs elkoņiem, vēders tiecās uz muguru, uz augšu, bet astes daļa ir nopaļota. Un šādi tu turi planku tik ilgi, cik tu vari izturēt bez gāšanās, ja? Bez tādas pārmijas no vienas uz otru roku. Tā kā šis ir pirmais uzdevums, ar ko sākt, planks. Tu vari arī uz pilnas plaukstas taisīt planku, ja? Tā kā iepriekš rādīju. Un tad nākošais ir stiprināt savu planku ar pārmijas kustībām uz plaukstām, uz pēdām, pārmijas. Ja? Tu jūties, ka tev ļoti labi strādā korsete, tu esi viņu saslēgusi stingri, un tā tu viņu stiprini. To pašu dari arī uz apakšdāmiem. Pārmijas, ja? Negāžamies, nelaižam ne vēderu pie zemes, ne muguru neatslābinam. Tā ir tāda atslēgas kustība, ja? Kā novēlu, lai tev izdodās katru dienu iekļaut savos vingrinājumos planku, nu, tiecies uz minūti. Ja? Sarunāts? Čau!